Aizvien vairāk varam vērot arī dažādu globālistu organizāciju intensīvo ķeršanos pie tās augtās ēdienu sistēmu transformācijas. Par spīti tam, ka mums tiek stāstīts, cik tas viss būs labi un pareizi, ikvienam taču vajadzētu būt skaidram, ka centieni aizvietot ierasto cilvēcisko pārtiku ar dažādiem insektiem un visādām modifikācijām, tas tomēr nav normāli. Kāpēc viņi to dara? Šeit jāatceras arī vēsturiskie fakti par to, ka ēdiens un palīdzība ar to kā ierocis un politisks instruments tiek izmantots jau sen. Vēl 70. gados Pasaules ēdienu konferencē izskanēja šī doma par to, ka ASV tādā veidā šantažē mazāk attīstītas valstis, lai piespiest tās kontrolēt savu populāciju, vienlaikus izsūcot to resursu savām vajadzībām. Mūsdienās sakarā ar globālistu vēlmi piespiest cilvēkus patērēt daudz mazāk un izmainīt mūsu ēdienkarti tā, lai cilvēkiem parastajiem atliek tikai ģenētiski modificēti un neveselīgi subprodukti, šī tēma kļūst aizvien svarīgāk un attiecīgi aizvien vairāk sastopas ar cenzūru. Ko tad šeit būtu jācenzē? Tak jau to, lai cilvēki atkal nesaprastu un nespētu aizdomāties, kāds ir visu šo procesu patiesais nolūks. Šai reizi aplūkosim vēl kādu globālistu iniciatīvu saistībā ar pārtiku. Aktīvi apgriezienus uzņem starptautiska kampaņa par to, ka visā pasaulē jāievieš bezmaksas maltītes skolās. Tam ir izveidota kārtēja organizācija ar attiecīgu nosaukumu un tiem pašiem cēlajiem mērķiem un jēdzieniem, kas jau kā tāda mantra tiek izmantoti jebkurā šodien viņu bīdītajā procesā. Te redzam to pašu ēdienu sistēmu transformāciju, ilgtspējību un, protams, tas viss jāizdara līdz 2030. gadam. Tā ir gluži vai apsēstība, bet tas ir viņu noliktais reseta gads, kad mums nekas nepiederēs, bet būsiet laimīgi. Šobrīd te pieteikušās 86 valstis, un kas interesanti, vienlaicīgi te atrodamas gan pašas bagātākās, kā Monako, Luksemburga vai Zviedrija, un arī pašas nabadzīgākās Āfrikas valstis. Un jā, šeit atrodam arī Latviju. Vai zinājāt, ka tas tika izdarīts burtiski nu pat 13. jūlijā, un to paveic Zemkopības ministrija? Bet par to atrodams tikai neliels rakstīņš tādā portālā reitingi.lv, kur citēts Zemkopības ministrs Šmits. Ēdināšana skolās ir plašāks jautājums, kas saistīts ne tikai ar vietējās pārtikas produktu nodrošinājumu skolāniem, bet arī ar rūpēm par skolu jaunatnes veselību, veselīgas ēšanas paradumu veidošanu visu turpmāko dzīvi, atzīmē Zemkopības ministrs. Rodas jautājums, vai tiešām Latvijā līdz šim nav bijis saprotams, kas ir normāla pārtika, kā pabarot bērnus, bet ir vajadzīgs pievienoties atkal kaut kādām globālistu organizācijām un pārņemt sazin kādu pasaules pieredzi šādos jautājumos. Protams, viss šeit kļūst skaidrs, ja paskatās, kas šo visu bīda un kā jūs domājat, kas te izlien atkal. Protams, mūsu vecie labie draugi, Rockefeller fonds un daudzas citas globālistu organizācijas kā UNICEF, atkal PVO un pārējie. Bet kā gan citādi? Vai tad mēs kaut ko zinām par uzturu un bērnu veselību bez viņu vadlīnijām un mūžīgajiem padomiem? Un vēl viņu ēdināšanas projekta lapā var izlasīt arī par dženderu līdztiesību un atsevišķu valstu apņēmību ieviest digitalizētu ēdienu uzskaiti. To jau šogad rudenī apņems izdarīt, piemēram, Kenija. Līdz ar to pamazām kļūst skaidrs, ap ko te patiesībā lietas grozās un ka pavelti sievas ir tikai peļu slazdā. Vai cik jauki izklausās šie globālistu solījumi un pasakas par to, ka bērniem vajag bezmaksas maltītes, līdztiesību un visu pārējo, realitātē šeit glūna pavisam kas cits, un zinot iepriekšējo gadu notikumus un viņu nākotnes plānus, nav grūti iedomāties, kas tas varētu būt. Ja reiz tas pats Rockefeller fonds un pārējie ir radījuši gan abortistu, gan eugēnistu kustības, atbalstījuši visas Covid laika izdarības, nošpricēšanu ar eksperimentālām substancēm caur šantāžu, un to ir atbalstījuši teju visas pasaules valdības, tad vai tiešām kāds tic viņu labajiem nodomiem par bezmaksas maltītēm bērniem, vai cik arī skaisti un vajadzīgi tas patiesībā būtu? Tiem pašiem bērniem, kuru pēc viņu uzskatiem pasaulē ir tik ļoti par daudz, īpaši trešajās pasaules valstīs. Ko īsti varētu nozīmēt šāds piedāvājums visās pasaules skolās, ņemot vērā pagātnes notikumus un viņu pašu aprakstīto nākotnes resetu un totālo kontroli? Paskatoties apkārt, skaidri redzam to, ka aizvien vairāk vecāku, pat strādājošo vienkārši vairs nevar atļauties ne samaksāt rēķinus, ne pusdienas saviem bērniem.
Turklāt aizvien vairāk tas notiek arī iepriekš salīdzinoši pārtikušajos rietumos. Tas viss ir panākts ar politiskiem lēmumiem, lockdowniem, sankcijām pašiem pret sevi un apsēstību ar klimatu pārmaiņām. Tā ir kontrolēta nabadzības ieviešana. Otrs faktors ir tas, ka Covid laikā visā pasaulē strauji pieauga mājās apmācāmo bērnu skaits. Turklāt mūsdienās aizvien vairāk vecāku apsver šo iespēju arī tāpēc, ka skolu programmas vienkārši kļūst aizvien degradējošākas un tajās ienāk tāpat sauktā dzimuma līdztiesība, ko pareizāk gan būtu saukt par vienādību un dženderu propagandu. Treškārt, kā jau tika minēts, notiek arī ēdiena revolūcija. Tā viņi sauc insektu ieviešanu ēdienkartē un dabiskās pārtikas ražotņu likvidāciju. Tad kurā brīdī šie trīs faktori krustojas? Ieslēdzam nedaudz loģikas. Šādas globālistu piedāvātas brīvpusdienas, ciem redzam, tiks izmantotas, lai piekukuļotu vecākus tomēr sūtīt bērnus valstu indoktrinācijas iestādēs, jo tur viņus vismaz pabaros. Tādā veidā panākot arī savas propagandas izplatību un vienlaikus normalizējot visu šo savu insektu un ģenētiski modificēto subproduktu lietošanu pārtikā jau no mazām dienām. Jo viņu dotais ēdiens vienlaikus būs arī monopols un nekā cita jau nebūs. Vai neēd, ko dod, vai neēd vispār. Un tas ir tikai redzamākā kontroles daļa. Tikpat viegli to visu var sasaistīt kopā ar universālo ienākumu, digitālo ID un sociālo kredītu reitingu. Vai arī vakcīnām, jo tikai tādiem bērniem šādas pusdienas varētu tikt piešķirtas. Realitāte ir tāda, ka mēs dzīvojam aizvien pieaugušā anticilvēciskā laikmetā un katra šāda globālistu it kā skaista iniciatīva ir noteikti jāuztver ar krietnu daļu skepses un pēc iespējas atcenšas no tā visu tomēr izvairīties.